Ja mēs neveltam kādai lietai, kas mums ir svarīga, pietiekoši daudz laika, tad dažkārt tā nozīme izzūd mūsu dzīvē. Ja neveltam laiku Dievam, tad arī Dieva nozīme paiet nost mūsu dzīvē, un viņa žēlastība attālinās. Bet ja mēs neveltam laiku arī ģimenei un laulībai, arī tā var sākt ciest. Šodien, mūsdienās, kad tik daudz ir šķietami aizņemti un steidzīgi, ir nepieciešams arī tā saucamais lēnais, klusais laiks, kur tu var būt tikai ģimenē, tikai viens ar otru, kur nekas cits, ne draugi, pat nerādi un pat Dievs, lai netraucē jūsu atsevišķam laikam. Jo Dievs pats saka, neatraujieties viens no otra, kā vien tikai uz laiku, lai Dievu lūgtu. Bet daudz cilvēki atraujas darbos, pienākumos un saka, nav laika vairs ģimenei. To arī ņemiet vērā kā svarīgu stūrakmeni, proti laiku, kas ir dārga dāvana šajā pasaulē, ko ne par kādu naudu nevar nopirkt vai aizvietot. Laiks mīlestībai, laiks ģimenei, laiks uzticībai, laiks saskarsmei.